mums ir kārtējais biznesa inkubātora Magnus, informatīvais un motivējošais seminārs. Un šīs dienas tēma ir, kā uzsākt biznesu no nulles. Es jums ievadā vienkārši pateikšu dienas kārtību un noteikumus. Un pēc tam ķersimies jau pie lietas. Tātad mums tradicionāli visi semināri ir sadalīti divās daļās. Arī šodien. Pirmā daļa būs līdz apmēram 1:00, kad mēs runāsim par to, kā uzsākt biznesu no nulles un veiksmīgi viņu attīstīt. Un mēs nelasīsim grāmatas, neskatīsimies Microsoftu vai citus, teiksim, piemērus. Netieciet autoparks, sevišķi, ka smagās mašīnas. Tagad, protams, liekas, ka ja paši izdāt preci, var izdāt par kaut kādiem 3%, 4% no summas. Dažādi biznesi, protams, ir. Bet pakalpojumu no ārpus var nopirkt par 5%. Jūs varat mainīt, jūs varat kaulēties, bet jūs nopirkuši savu mašīnu, savu šoferis ir. Šoferi malgi jāmaksā, šoferis ir paģirājums citreiz. Nu, nenormāli daudz ieteikumu. Sākumā nepieciet automašīnas, nepieciet busus, ņemiet tā pakalpojumu no ārpus. Nedaudz dārgāk ir, bet nervi paliek savējie. Startējiet ar pēc iespējas mazāk produktiem. Protams, ir kaut kāds, ko jāstartē, ir ar 5, 7, jo katrs produkts šis ieviešana maksā, tā kā lai ieviest vienu šādu pīrāgu, naudas plūsmā vajadzīga 10 000 latu. Tas ir nevis tā, ka ieguldīt viņu pazūd, bet vienkārši, lai es varētu ieviest, samaksāt par izēvielām, samaksāt par iepakojumu un no veikala dabūt naudu pēc 60 dienām. Man noteikti jātur atlikums ir, man ir veikala atlikums jātur, tas man maksā 10 000. Tagad jūs varat rēķināt, tā liekas, kas tur ir, viens produkts vairāk, bet tas tā maksā. Tādēļ mēģināt sākt ar iespējas mazāk produktu skaitu. Protams, ir kaut kāds, nevar skaitu ar vienu, tad nekas nebūtu. Kaut kāds jāizvēlās. Par auto, protams, atbildi. Tas idejas vēsturē, ja, runā. Un šajā gadījumā tā biznesa idejas vēsture bija tas, ka takši darbojas, takši funkcionē no punkta A līdz punktam B. Un tas, ko pielikām tas, ka tās ir meitenes. Kas notika reāli dzīvē ir tā, ka principā mēs, ja te ir atkal, ja mēs runājam kā dzīvē, Normons gribēja tādu no sākuma 3 mašīnas, 5 mašīnas. Mēs kaut kā uzspiedām, ka vajag tādu 5, 10 mašīnas. Beigās uz doto brīdi šodien 25 mašīnas par Rīgu, tad, kas braukā. 25 mašīnas, uz 25 mašīnām katrs ir pa 3 meitenēm, 75 meitenes. Tāds viens kārtīgs, riktīgs, viens leidīgi kolektīvs. Protams, tas nav joks, principā, te jābūt ir jautājumi. Jautājums bija, vai mazāk nelūst mašīnas, ka brauc sievietes? Mašīnas, principā... Mēs esam analizējuši, teiksim, ar cik takšu kompāniju, kur brauc vīrieši, teiksim, cik santīmi... Vai nav saudzīgā attieksme, teiksim? Tur ir veseli, jā, vai labi pareizi, bet, kad ir, principā, mašīnas nesmiet, tas ir pirmais. Iekāpjam tādu... Vienkārši, kas ir pēc cigaretēm. Tas ir vienkārši, pēc cigaretēm jau aizliegts. Un arī vienkārši. Jo bieži vien, vīrieši, viņi tur mainās vēl kaut kad, kas ir, mums ir diezgan zema, tas pamatbāze, kas ir meitenes, mums viņas nemainās. Trešais veidies, tā, ko es gribēju pateikt, tas noteikti no tā nopietna attieksme pret trešo naudu, tātad neviens bizness pārstrādā, tas ir tā bijis un būs, jā, neattīstās bez kredītiem, jā, tātad, vienalga, tas ir privāta persona, banka, tā tālāk, jā. Tālāk, šo kredītu atdošanu, tā ir reputācija, jā, reputācija ir ļoti svarīga lieta, tik sevišķi, ja es gribētu būt ilgspēlējoši šajā tirgo, jā, šajā nozarē vai biznesā, ja jums ir jābūt šajā reputācijai, ka jūs varat paņemt naudu un varat arī atdot naudu. Ja jums par to noteikti ļoti nopietni ir jādomā. Cik ņemt, kāpēc ņemt? Es domāju, ka atkal pēdējais gads atkal ir ļoti pamācošs vienkārši. Ja? Jo tas, kas bija, teiksim, pirms 3 gadiem baigi labi, pēkšņi palicis ļoti slikti vienkārši. Es pats savādu, aizņemies vairāk un pusnolēs depozītu vēlāk, bet tieši pretēji, lai banka nāk pie tevis un lūdzās. Nāc pie manis ar saviem apgrozāmiem līdzekļiem, ko tu laid, un vajag, teiksim, saviem depozītiem, jā, un es tev tur par pusprocentu došu kredītus. Ja? Pilnīgi pretēji situācija. Šeit mums ir otrādāk, ja mēs mēģinām ņemt, un tam nokamies atdot, un pa daudz paņemam, ja varbūt kādā brīdī, un tos bankas jau mums tā, pastāv, nevajag vēl, lūdzu, un tagad, atcerieties vienu lietu. Bankas negrib tev skaitīt, banka kā prostitūta, atvainot. Labos laikos viņi tikai teiks, ņem vēl. Sliktos laikos, kuri nav, kā aizem ūdens. Ja? Ar to jārēķinās, katram savs biznes. To nevar ne personīgi, ja? Man negribas apvainoties tā, bet, ko es ar bankā izdarīju? Ļaunākais izdarījis var nopirkt viņu,
un likvidēt. Ja? Tas vajag gudrs gājiens. Līdz ar to nevajag neko ņemt personu.